Šogad Rīgas futbola skolai zīmīgs gads. Ir 50 gadu jubileja. Rīgas futbola skola piedāvā grandiozu iespēju bērniem nodarboties ar ļoti skaistu sporta veidu kā futbols. Rīgas futbola skola tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tas nozīmē, ka bērniem ir bez maksas šīs nodarbības. Mēs nodrošinām treniņu apstākļus lieliskajā bāzē Arkādija. Nodrošinām braucienus uz sacensībām, nometnes, izbraukuma nometnes un dienas nometnes. Mums ir arī bāzes ne tikai šeit Arkādijā, bet mēs arī atrodamies dažādos Rīgas rajonos. Mums ir treniņu nodarbības Pļaunīkos, Imantā, Bolderājā, Purvciemā, kā arī centrā. Treneri ir Igors Stepānovs, Viktors Vicehovskis, Sergejs Semjonovs, lieliskās meiteņu treneris kā Karina Žakurova, Olga Žmaka, Tatjana Šaļīmova. Tie ir tie treneri, kas strādā arī Latvijas nacionālajām izlasēm. Ar sportajām formu nodrošina Rīgas futbola skola. Vecākās komandas tiek noekipētas pilnībā. Ar bērniem ir tā, ka 1., 2. apmācību gadā tad formu pērk vecāki. Treniņu nodarbības notiek pēc skolas, sākot no 4:00 pēcpusdienā. Savukārt vasarā tad mēs taisam treniņu nodarbības no rīta 11:00, 12:00. Ir tāda grandioza iespēja vecākiem, ka mēs taisam dienas nometnes. Tas nozīmē to, ka vecāki atved bērnu uz Rīgas futbola skolu pirms darba 8:00. Bērns ir visu dienu nodarbināts, viņi spēlē futbolu, viņiem ir dažādas citu veidu aktivitātes. Rīgas futbola skola, Latvijas futbola skola rangā atrodas 3. vietā. Tas nozīmē to, ka starp Rīgas skolām mēs esam pirmie. Un ja jūs gribat spēlēt futbolu labākajā skolā, nākiet uz Rīgas futbola skolu.